sūdzība. Gudējumā redakcijā, biedri redakcijā. Mēs gribētu jums, lai jūs izķēzat pāvīziem Mercu Adolfo. Pētera dēlu, par ko viņš atraujas no kolektīva. Darbā Merts Adolfs strādāja labi, Piķis Francis un Maknaks Edgars arī strādāja labi. Viņi pēc darba ir pēc cilvēkiem, bet Merts Adolfs pēc darba ir cilvēku nītais. Lai gan mēs visi dzīvojam skaistā jaunā mājā, kurai stūris mūrēja pieminētais Piķis Francis. Kad mēs pēc darba organizējam kādu sapulci, Merts Adolfs nekad nav klāt. Tik līdz par radio izvana pusnakti, tā Merts Adolfs ar tukšu spaidni sāks izp pa sienu un bļaut nelaba balsī, ka aizskauts lūpši. Ir 12, izbeidzīt, ir 12, man rīt jāiet uz darbu. Kuram tad rīt nav jāiet uz darbu? Piķim Francim un Maknakam Edgaram arī jāiet uz darbu. Kāpēc viņš bļaun? Un sit pa sienu un traucē mums dzīdāt, ka tikai tā īsti saka skanēt. Kas viņam ir devis tādas tīsības, mēs prasām. Bet, kad ar bļaušanu viņam nekas nesanāk, viņš saka raudā. Vai atkal viņš citādi gārdītis un plurkstāt, ka mēs pimīžu trepes. Nu jauki, mačes nāja, tur jau ir zirgam smīkli nāk. Mēs esam atlauzuši Ankemberu un uzspēruši viņa speķi. Viņš knīpstanga un ūdensgauners. Priekš kam tā viņam speķis? Viņš tak snabi nedzer. Priekš kam viņam zakuskā? Mēs prasām, par visām šitām parastībām, kas mums jāredz, mēs gribētu jums, lai jūs viņu izķēžat. Pavīzēm, lai zina! Ka traucie darba cilvēkiem atpūstīs un kā tāds klusais dzērējs vai budzis atrautis no kolektīvā. Stūrmūrnieks Piķis Francis, labstrādnieks Maknaks Edgars un citi pašnūcīgi parakstu Strapulskans.